Jā, paldies Tev, debes Tēti, paldies Tev par šo brīdi, šo mirkli. Mēs Tev pagodinām, pateicamies. Svētī man, jā, debes Tēti, ka dot to vārdu, pareizi nodot Taviem bērniem. Un svētī sirdis, jā, ka tās pieņem Tavu vārdu. Jo Tavs vārds ir patiesība, nāmē. Un ja kas nav no Tevis, lai tas aiziet kā nebijis Jēzus vārdā, āmēn. Tā, man uz šo te sludināšanas reizi ir atribūtika arī līdz sludināšanas atribūtika. Kā jūs domājat, kas tur ir iekšā? Apaļš ir pareizi. Kas? Maize, nē. Kas? Nē, sludināšanā, jā, protams, atribūtika var izstāt. Labi. Auglis, nē. Tā, labi, tāpat divi. Tad sāksim, ja apaļš bija pieminēts, tad sāksim ar to apaļo vai apaļiem. Tie ir, jūs zinat, tā, tūlīt, tā ir man pirmā reize uzstājoties ar šādiem ruļiem. Tā kā ņemiet arī, kā saka, bišķīt saprotiet, tātad šādi te ruļi, ja? Redz, ja? Aha. Jā, viņi no tiem arī ir patiesībā taisīt, bet, jā, Dievs liek sirdī tāds izmantot. Redziet, raksturuļi tā, un starp citu, ļoti patīkam. Man uz beigām ir, nē, sākums ir, ir, jā. Slavu Dievam, skaisti. Tā, un otra lieta, kas man ir, kā jūs domājat, kas vēl varētu būt? Spalva, nē. Teiksim tā, jūs zināt, šitādus ruļus lietoja kādreiz Izrēlā. Svētie raksti tika rakstīti tādos ruļos. Un man arī vēl kaut kas ir no Izrēlas. Ar saistībā ar tiku. Nē. Nē. Tas ir kaut kas... Kā teic? Un kā viņu sauc? Pareizi. Tas ir šofārs, ja? Viņš ir gan tāds mazāks elements šofārs, jo viņi patiesībā ir tādi gari. Un mēģināšu iepūst viņā. Viņā nav tik viegli iepūst, viņš tāda maza tāda trubiņa ir, bet... Esat kāds dzirdējis šofārs skaņas? Ja? Labi, tad vismaz nebūs pēc pārstīgums. Lai Dievs svētī, ja izdosies. Tā. Slava Dievam! Jā, tā tad ir atklāti, ja? Mūsu sanāksme ir, sprediķis, teiksim tā, labi. Ir atklāts, un tā kā šoreiz gulēt nevarēs, ja es redzēšu kāds guļ, tad būs pūtiens. Tā. Tad sāksim. Tā, kas man te rakstīts ir, man te gan ir rakstīta anekdota. Var jums anekdota kāda? Jā. Ok. Ja kaut kas tur nav, no Dieva vārda jūs paši tā kā spriediet, paši tad to nepieņemat, protams, ja? Bet te tāda mācītājs un arī mācītājs un lācis, ja? Tagad lāči ir tāda diezgan tēma aktuāla. Labi, mācītājs teiks, kurš bija pazīstams ar savu lielo skaisto runāšanu par ticību, devās ceļojumā cauri biezam mežam. Bet varbūt arī jebkurš ticīgais, vai ne tas ir? Pēkšņi viņam ceļu aizšķērsoja milzīgs, mērzošs lācis. Mācītājs pārbijās līdz nāvei, krita ceļos, aizvēra acis un sāka skaļi un izmisīgi lūgties. Kungs, es lūdzu tevi, dod šim lācim kristīgu prātu, apgaismo viņa dvēseli, lai viņš kļūst par dievbijīgu radību. Pēc brīža iestājas pilnīgs klusums. Mācītājs lēnam pavarā vienu aci un redz, lācis vairs neredz. Bet gan rātni nometies ceļos viņam blakus, salicis ķepas kopā un skatās uz debesīm. Mācītājs atvieglot nopūš, pieceļas kājās un triumfējoši iesaucas. Brīnumi notiek!
Tātad manas sludinātais vārds un lūkšana ir uzklausīta. Tu esi kļuvis par kristieti. Lācis lēnām paver vienu aci, paskatās uz mācītāju un klusi nosaka. Netraucē. Lūdzu. Es saku galda lūkšanu pirms ēšanas. Jā, bet mums šodien tēma ir esi liecinieks. Jā? Ir šeit liecinieki sanākuši? Slāva Dievam. Un ir vēl viena anekdote, starp citu. Var vēl viena anekdote? Grib? Cerams, ka vairāk nebūs. Labi. Kāds dedzīgs sludzinātājs kuģoja uz liela pasažieru kuģa, kad pēkšņi naktī sākās briesmīga vētra. Kuģis uzskrēja uz klints un sāka strauji grimt. Panika bija neaprakstāma. Cilvēki kliedza, skraidīja un grūstījās pie glābšanas laivām. Sludinātājs, saprotot situācijas nopietnību un to, ka šīs varētu būt pēdējās minūtes, uzlēc uz koka kastes kuģa klāja vidū. Viņš sāk skaļā, spēcīgā balsī saukt. Cilvēki, apstājieties! Šajā briesmīgajā stundā nedomājiet par savām mantām un laicīgo dzīvību. Glābiet savas dvēseles. Mums tūlīt būs jāstājas augstās tiesas priekšā, kurš no jums ir gatavs tūlīt pat atdot savu dzīvību radītājam, savu dvēseli radītājam. Visi skrēja garām, neskatoties, pēkšņi pie viņa piesteidzās kuģa kapteinis, kurš izmisīgi mēģināja glābt situāciju. Kapteinis saķēra sludinātāju aiz pleca un sauca: Mācītāji, lieciet mierā dvēseles! Sakiet labāk, vai jums ir kāda glābšanas veste? Jo viņam nebija. Sludinātājs lepni izriesa krūtis un atbildēja: Kapteini, man nav vajadzīga veste, mana dvēsele ir glābta un es esmu gatavs doties debesīs kaut tūlīt. Kapteinis uz mirkli apstājās, noskatījās uz viņu un teica: Lieliski, tad atdod savu vesti man, jo es tikko pārbaudīju, laivā trūks tieši viena vieta. Jā. Jā, tā tad, jā, glābšanas veste, jā, tā tad mums arī ir vajadzīga šī glābšanas veste, kas ir Jēzus Kristus. Āmen. Bet tagad ķersimies rakstiem, ja? Lasīsim no Mateja 21, 21. nodaļas, 29, 31, līdz 31. Un kādam, tātad te 28. panta sāksim, ja, pat, jā. Bet kā jums šķiet, kādam cilvēkam bija 2 dēli, un viņš gāja pie pirmā un sacīja: Dēls, ej un strādā šodien manā vīna dārzā. Un tas atbildēja un sacīja: Jā, kungs, bet viņš negāja. Un viņš aizgāja pie otra dēla un sacīja tāpat, tas atbildēja un sacīja: Es negribu. Pēc tam viņam palika žēl, un viņš tomēr aizgāja. Tad kurš no šiem 2 ir darījis tēva prātu? Jūs jau tad saprotat. Tas pēdējais. Varētu teikt, līdzīgi jau ir tāpat ar liecināšanu Dievam. Vai arī, kādas lietas Dievam, ko mēs gribam darīt. Mēs tāpat liecināšanu. Mēs saprotam, ka tas ir vajadzīgs, bet nevienmēr gribas to darīt. Un dažādi šķēršļi, un tas tā kā nav patīkami. Savā ziņā tādu liecināšanu es tā kā varētu salīdzināt ar peldēšanos bieži vien karstā laikā. Tā kā peldēties gribās, bet kuram patīk tas ieiešanas ūdenī process? Jā, kāds, un kā, kurš ar to tiek galā, ja, vai ne? Ir, kas ieskrienās un skrien pa tiešo ūdenī, jo viņam nepatīk tas, vai ne? Ir, kas man nepatīk, bet viņš iet lēnām, slacās tur un tur rīvējās un iet,
var saprast, vai ne, un kā nu kurš ar to tiek galā. Līdzīgi tāpat ir ar liecināšanu, vai nu tu nedomā daudz, ej un to dari, vai ne, nu vai tu arī vairāk pārdomā Dievu priekšā, lūdz par to situāciju, varbūt sāc ar kaut ko citu, runā par vēju, par lietu, par sniegu, par kā iet, kā darbā, kaut kā, un tad kaut kad nonāc pie tās liecināšanas, bet pie viņas kaut kad ir jānonāk, jo pretējā gadījumā kas notiek? Tu tā kā it kā ej ūdenī, tu tā kā gribi iet peldēties, tu tā kā pie tā ūdens pamīcies, bet jā, un neapakaļ. Un neesi nopeldējies, bet pēc peldēšanās, nu pat, lai cik tev grūti bijis ieiet, pieņemsim, jā, pat jūrā, pieņemsim, kur ir ļoti augsts ūdens, ir tā, ka, nu, tiešām, tu kājas stindzini, bet, kad, ja te karstā laikā tu tā kā iepeld tajā augstā, tad tajā pēc kaut kādām dažiem mirkļiem, tu izbaudi to augsto ūdeni. Un tev pat, nu, vismaz man tā ir, ja? Es nezinu, kādiem varbūt savādāk, bet parasti cilvēks diezgan kādu laiku papeldās. Nav tā, ka viņš tur ieskrēja to šoku, izjūt pirmo, ja? Un skrien uzreiz ārā, un viss viņš vairs negrib turpināt. Parasti tieši tā peldēšanās ir patīkams, ir bērni arī, vai ne? Viņus ārā nedabū no ūdens, kad viņi sāk peldēties. Un tāpat ir ar to liecināšanu, tā, ka tu vienalga, vai tu uzreiz sāc runāt, vai tu kaut kādīgi nonāc un sāc runāt tam cilvēkam liecina. Tas process, tad jau viņš kļūst patīkamāks. Kad tu esi ticis pāri, nu, to var arī salīdzināt kā tāda papīra siena ir. Nu, ķieģeļus, ne, nu, tu redzi ķieģeļu sienu, bet viņi ir no papīra, ja. Tev arī ir jāieskrienās un jāizstāst cauri, ja. Vai ar ko, nu, vienkārši vienalga ar kaut ko izsit cauri, tas ir papīrs. Tā problēma ir papīrs, nu, vai, teiksim, viņa nav tik liela, kā liekas, jā. Tā. Skatīsimies, tagad jāpārtina ruļļi. Tā. Nu, varētu arī jautāt, jā, nu tāds jautājums, vai tad vispār ir jāliecina, ja kādam, teiksim, ceļās tāds jautājums. Nu, varētu teikt tā. Nu, tāds ilustrācija, ja? Nu, piemēram, ja Jēzus ienāk tagad pie mums šeit, šajā dievkalpā. Viņš jau ir mūsu vidū, pareizi. Mēs vienkārši viņu neredzam, mēs esam sanākuši. Jā, vai sēž tur, vai blakus, vai kādu, vai kur. Nu, faktiski viņš ir visur, un pareizi katram sēž blakus, un redz katras sirdi, vai ne? Un, protams, ja viņš ienāktu šeit telpā, ja, nu, katrs gribētu ar viņu parunāties. Un viņš arī to varētu darīt reizē, nu, teiksim, vienlaicīgi viņš runā ar katru, ja. Un, protams, Jēzum ir svarīgs tavs arī sāpes, tavs problēmas, vai ir kas nospiež, vai ir kāda slimība, vājums, dvēseles saistība, un viņš par to runāt, un viņš noteikti ar tevi izrunāt daudzas lietas, ja tu varētu par savu dzīvi parunāt, un, protams, tu justu mīlestību, no viņš tev pieņem, viņš tev pateiktu. Tieši noskatījos vienu liecību par, kurš liecināja, ka bija viņš 18 stundas, viņš bija komā, jo ar skrējriteni bija kritis un pēkšņi vienkārši atslēdzās, ja. Un viņš satika Jēzu un ticis cauri tām pirmajām debesīm, kur ir arī visi tie dēmoniskie spēki, ja, un tie dēmoniskie spēki. Nu, viņš saprata, ka tur ir ļoti, nu, viņam vismaz atklājās, ka liela problēma ir nepiedošana, ja, kad ļaunie gari ļoti strādā uz nepiedošanu. Ja, un tas ir arī sakrīt ar Dievu vārdu, vai ne? Kad, kā Dievs saka, piedodiet, un jums taps piedots. Bet arī nu, kā teikt, ja jūs nepiedosiet, jums nepiedos. Ja? Nu, tā kā tas ir ļoti svarīgs moments, ja? Piedot visiem, atlaist visu, lai tavs sirds ir brīva. Un, bet viņš, kad satikās ar tieši Jēzu, tad tas galvenā vēsts bija tā, ka viņš teica, ka es par visu esmu samaksājis. Ja? Tu nāc pie manis, kāds tu esi. Viss, nekas nevar stāvēt tavā un Jēzus starpā, jo par visu ir samaksās. Viņš tevi pieņem, viņš tev mīl ar bez nosacījuma mīlestību, bez nosacījuma. Tur nav
nekādi Jēzu nosacījumi. Protams, sastopoties ar tādu mīlestību, tas mēs izkūstam, vai ne? Un, Jēzus runāt ar tevīm par tavām lietām, stiprināt tevi, un viņš jau ar to arī dara caur savu vārdu. Un, bet arī viņš noteikti kaut kādā brīdī teikt, labi, tad pagaidām tad es atstāju, dodos debesīs pie tēva, ja? Un ko viņš mums teiktu? Mēs varam paskatīties rakstos, ko Jēzus teica, kad viņš atstāja zemi, pirms viņš devās pie tēva. Un tas ir uzrakstīts Mateja evaņģēlī 28. nodaļā, no 16. panta līdz 20. lasīsim. Bet viņam 11 mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un, kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņu priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un reizies esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Āmen, redziet. Tātad es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tātad Jēzus ir ar mums, tā, par ko mēs runājam. Viņš ir šeit, viņš ir ar mums, viņš ir ar tevi personīgi līdz pasaules galam, bet viņš arī kaut ko teica. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem. Visas tautas, tās kristīdam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tātad ejiet un dariet par mācekļiem. Un šī pavēle, vai šis, tā kā rīkojums, Jēzus ir teikts, kam? Tātad tas bija mācekļiem. Ja mēs esam Jēzus Kristus mācekļi, mēs esam ticīgie, tātad tas ir arī mums. Un iet un darīt par mācekļiem, tas tā ļoti skan vai akadēmiski un tā kā ir programma, kā to darīt, vai ne? Bet mēs zinām, kad, lai ieteiksim cilvēks bībeles skolā, cilvēki jau tāpat nenāk, vai ne? Uzreiz. Bet mums viņi ir jāizsniedz. Un tas tā kā nav tikai mācītāju uzdevums vai varbūt tikai superkalpotāju uzdevums, ja? Mēs esam Kristus miesa šeit virs zemes, un mums tie cilvēki ir jāizsniedz. Un katram cilvēkam ir unikālas iespējas. Un tādas iespējas, kādas nav citiem. Teiksim, man kaimiņos dzīvo viens vīrs, kurš ir neticīgs. Diez vai kāds, neesmu redzējis no jums tur, ka jūs viņu uzrunāt, ja? Bet man tās iespējas ir katru dienu gandrīz, ja? Un es viņu esmu uzrunājis un runājis par tām, un protams, ne jau cilvēkus reiz atsaucās un to pieņem, bet mums vajag liecināt, jo mums tā sēkla ir jāsēj. Jo kā lai cilvēks tic, ja nav kas sludina? Un pat ja tas cilvēks nepieņem uzreiz, tas nekas. Tu esi sējis labo sēklu, tev ir jātic, kad savā laikā tas piepildīsies, vai cilvēks zinās, pie kā vērsties, jo starp citu arī šobrīd ir diezgan bēdīgs statistika Latvijā. Tas ir arī ar pašnāvību skaitu. Varētu teikt, viens cilvēks dienā dara sev galu. Tātad izmisums ir ļoti liels. Vai tam cilvēkam tas ir izmisums, un cilvēks dara galu tad, kad viņš neredz izēju. Un pasaulē nonāk cilvēks strupceļā un nav tā kā tās izējas, bet mēs zinām, kad izēja ir, un izēja ir Dievs un Dieva palīdzība, un daudz par to ir liecinājuši, daudz to ir piedzīvojuši, un mēs paši to esam piedzīvojuši, bet kā lai tic, ka ir tā izēja, ja viņam tas nav pateikts, viņš to nav dzirdējis.
Nu, kā Jēzus jau arī teica, ja, kad viņš, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tas rakstīts Marka 1. nodaļā, 17. nodaļā. Nu, arī Mateja 4.11, bet lasīsim no Marka 1.17. Tātad, un pie Galilejas jūras staigādams viņš redzēja Sīmani un Sīmeņa brāli Andreju tīklus jūrā metam, jo tie bija zvejnieki. Un Jēzus tiem sacīja, nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tūdaļ tie savus tīklus atstājuši, viņam sekoja. Jā, redziet, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Varētu teikt, kā ir ar muitnieku, jā, bija jau arī muitnieks, kur Jēzus aicināja ar muitnieku. Varētu teikt tā, nāc, tev darīšu par Dieva valstības muitnieku, jā. Vai kā ir ar šuvēju, es tev darīšu par Dieva valstības šuvēju, vai skolotāju ārstu. Es tev darīšu par Dieva valstības skolotāju, Dieva valstības ārstu, jā. Tas ir Jēzus to, varētu teikt, šo mūsu dzīves profesiju. Viņš tevi dara garīgajā plāksnē, arī par, varētu teikt, tās pašas profesijas darbinieki, bet tas ir viss pārnestā nozīmē, protams. Tā galvenais mērķis ir, lai cilvēki tiek glābti, pestīti, zvejot, tātad, ja runā par zvejniekiem, pieņemsim, ja, tātad tas ir cilvēki jānoķer, faktiski zīves arī, tāpat viņas laivā, kādreiz jau lec, protams, vai ne pa Vences rumbu, jo, kad bijāt kuldīgā kāds, vai lec zīves, to iet tīklu ķer, un varbūt arī ticības lietās ar kādreiz pienāk tāds laiks, ja, kad cilvēki ar lekšanu skrien, tāpat Ukrainā bija, ja, kad sākās karš, cilvēki gāja uz baznīcu, vienkārši viņi gāja uz baznīcu un meklēja tur atbildi, jo, tas izmisums ir liels, un, jā, tad jābūt gataviem, tad jābūt, redz, kur jābūt ir ārstiem, jābūt šuvējiem, jābūt visiem draudzē, jābūt gatavai arī uzņemt tad, kad ir šie šādas situācijas, un tāpat mums arī dzīvē. Kādreiz, redziet, tas dzīve pārpilnība nāk ar tādu, ka tīkls bezmaz vai plīst, vai ne? Kādreiz mēs ķeram tās zivtiņas pa vienai. Arī Pēterim, ja es teicu, aizēj, izmet makšķers, un tur zivs mutē būs nauda, jā. Tātad kādreiz ķeram ar makšķeri, jā. Kādreiz ķeram, neķerās. Es ar te biju rūjā zvejotiem, kāds mētāja to šprinīgi, neķerās, to nav ķeri. Kas tā? Neēdušam, ja, pādušai zīvi. Nē, ir dažādas situācijas, ne, bet tātad Dievs mūs dara par šiem cilvēku zvejniekiem. Vēl tāda diezgan nopietna rakstvieta, ko Dievs man parādīja ticības ceļa sākumā, kas faktiski man darīja par tādu, varētu teikt, cilvēku zvejnieku, arī uzlikt tādu lielu atbildību. Un tā ir rakstīta Ecehēla grāmatā, 33. nodaļa. No 8. līdz 9. pantam, Ecehēla 3.3, no 8 līdz 9. Tātad, ja es bezdieviem saku, bezdievi tev jāmirst, un tu nebrīdini bezdievi, lai tas atgriežas no savu ļaunā ceļa, tad bezdievs gan nomirst savā noziegumā, bet viņa asinis es atprasīšu no tavas rokas. Bet ja tu būsi brīdinājis bezdievu, lai tas atgriežas no sava ceļa, tad viņš gan mirs savu noziegumu dēļ, bet tu būsi izglābis savu dvēseli. Tātad, šī rakstvieta ļoti labi parāda arī mums to, kad atbildība par to, lai cilvēks būtu glābts, nav mūsu pusē. Tas ir starp cilvēku un Dievu. Bet kaut kāda atbildība mums te ir. Un tā atbildība ir brīdināt, runāt un pateikt. Un te ir tas moments, kas sasaucās, piemēram, neiesim par tādām lielām tur evangelizācijām, bet, piemēram, tev ir kāds tuvs draugs vai draudzene,
ar kur tu ej, dzer kafiju, tur ikdienā satiecies, viss, vai darbā strādā, ja. Un jums labas attiecības, viss. Bet, piemēram, tu nereiz neesi pateicis, ka tu esi ticīgs vai ne, ka tu tici Dievam, ka tu esi glābts, kā tu esi piedzīvojis glābšanu, un ka tu tici Bībelei, ka tu tici, ka šī dzīvē beidzoties ir tikai divi varianti, divas versijas, vai nu debesis, Dieva valstība, vai ēla pazudināšana, ka mēs katrs esam pelnījuši pazudināšanu, glābšana ir caur Jēzu Kristu, ja. Tā ir brīva tava liecība, kā tu vari tam cilvēkam pateikt, un nebūtu laba situācija, ja tu nereiz to neesi darījis tam cilvēkam teicis, jā. Ka tu vari runāt par laiku, tu vari runāt par putniem, dzīvniekiem, darbu, visu kaut ko, ja. Bet ne reizi par šīm ticības lietām, jo tad iestājas šīs atbildīgas moments, ja, kad Dievs saka, ka viņš prasīs to atbildību no mums, kāpēc mēs to neesam darījuši. Bet ja tu to esi darījis, tad tu esi brīvs. Un te ir tas moments ar to peldēšanos. Jo vienmēr tai sarunā, tā kā ir tas nērtuma moments. Tā kā, ko tu? Bet citreiz, labi, kādam tu vairākas reizes, ja, liekas, ko tad atkal, ja. Bet, arī tā brīdināšana, liecināšana, viņai jābūt, arī nevajag apstāties pie tās vienas reizes, ja. Peldēties arī tu, jo mazgāties, vienreiz, vai ne. Un cilvēkam arī, lai viņam aiziet tā vēsts, līdz viņam, tā viena reize var arī nepietikt, bet lai tā vēsts ir, lai no tevīm skan šī glābšanas vēsts cilvēkiem, ka tu esi ticīgs, un tās sarunās vienmēr var iepīt, ja. Kas saka, evaņģēlija pasludināšana var sākties no jebkuras tēmas, ja, kaut vai no mašīnas labošanas, es mainu riteni, ja, kur mašīnai jānomaina ritens, bet mums ar kaut kas jānomaina ir, ja, un evaņģēlijas glābšanas, mašīnai vajag glābšana, mums vajag glābšana, ja, un bez šīs palīdzības nekas nenotiks, un tāpēc, un tas ir, kas mums traucē liecināt, tās ir bailes, kauns, nedrošība, ko pateiks, kā izskatīsies, nav īstais brīdis un tā tālāk. Tas ir moments, ka negribas iet tajā ūdenī, ja negribas lekt iekšā, tas ir nepatīkams brīdis, bet lec iekšā. Vai sāc dari kaut kā, sāc to tēmu pacel, pasaki. Un tad tu redzēsi, kad tu to sāksi jau darīt, tad tas būs patīkam. Un kam patīk sajūta pēc peldēšanās? Jo, pēc tam tādu forša, svaiga sajūta, tu esi tīrs, kāds ir, tu esi tīrs Dievu priekšā. Tas jau notiek arī garīgi. Ja mēs tā kā neliecinam, mēs paliekam ar to netīrību, faktiski ar Dievu šo te pārmetumu. Kāpēc tu nepateici par mani? Es taču tevi mīlu, es tevi esmu glābs, es tevi dziedinu, es tevi visu daru. Pastāsti, pasaki. Un tad tu paliec, cilvēks paliek ar to, es nepastāstīju, es nepateicu. Tu paliec, nav tā svaiguma, bet ja tu to esi darījis, un varbūt izskatījās muļķīgi, varbūt par tevi pasmējās, varbūt tevi nicināja, varbūt pat iesita, varbūt, visu kaut ko var izdarīt sliktu arī, ja? Bet garīgi, tu jutīsies nopeldējies. Tu jutīsies tu to izdarīji. Stefans, mēs zinām, viņam par liecināšanu viņu nomētāja ar akmeņiem, nekas patīkams tas nebija. Bet tā svaiguma, garīgā svaiguma sajūta, kāda viņam bija, viņš saka, es jau redzu Jēzus stāvam Dievu godības krēsla priekšā, es jau redzu, viņam met akmeņus. Viņš saka, es jau redzu. Aleluja, slāva Dievam. Un te ir interesanti arī tāda raksta vieta apstuļu darbi 4. nodaļā. Jo arī apstuļi sastapās ar šiem draudiem par liecināšanu. Ebrejiem liecināt. Viņi lasīja visu laiku tādiem raksturuļiem,
veco derību un viss tur ruļi bija salikt pilns un visur kā jāuzvedās, ko var, ko nevar, ja. Un Jēzus vispār mācība, tā bija ķecerība, pašu Jēzus piest pie krusta, ja. Un teica, un ja viņš augšām celsies, ja jūs pielieciet sargus labāk klāt, jo ja viņš celsies augšām, ja mācekļi nozags Jēzus miesas un pateiks, viņš ir augšām vispār, tad mums būs vēl, viņi jau saprata, mums kā zets, ja viņi vēl izstrādās šo joku, kad Jēzus ir augšām cēlies. Tas būs vēl ļaunāk nekā viņš dzīves bija palicis, ja. Ko darīt? Jēzus cēlās augšām, nevarēja viņu apturēt, ja. Un par to liecināja mācekļi, bet ar ko viņi sastapās? Jūdi jau negribēja pieņemt šo te vēstu, viņi negribēja. Tātad rakstvieta, ja, no Apostļu darbiem 4. nodaļas, 29. pants, līdz uz priekšu, līdz 31. Tad, kungs skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu. Savu roku izstiepdams, viņa lūdza, ja, pēc tā, ka viņiem tika draudēts, savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi tavā svētā kalpa Jēzus vārdā. Tātad, ja, kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodarbēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni un droši sirdi runāja Dieva vārdus. Tātad, ja, kā tas sākās lūkšana, tātad kungs skaties uz viņu draudiem. Skaties, tātad viņiem draudēja. Un dod saviem kalpiem drosmi runāt Dieva vārdu. Tātad skaties uz draudiem un dod drosmi. Tātad ir šie draudi, ja? Viņi ir, kā mēs lasījām tur tālāk par Stefanu, vēl Pāvilu arī sit un vajāja un ticīgos nokāva daudz liecības ir, ja, kam ticīgie nav gājuši tikai cauri un asins liecinieki daudz. Tātad ir šie draudi. Bet lūkšana ir dod saviem kalpiem drosmi runāt. Tātad mēs varam sastapties ar draudiem? Varam. Bet ko mēs lūdzam Dievam? Drosmi. Tad to mēs arī lūksim. Ja tu, piemēram, ja tev ir šī problēma arī, ka tiešām, es saprotu, visiem jau ir šis neērti diskomforts, bet, piemēram, tu jūti, kad, vai tu zini, ka, tu neties tam pār, tu neties tai ūdenī iekšā, kā saka, ja? Tad arī mēs beigās lūksim Dievu, tu varēsi iznākt priekšā, aizlūksim par tevi, ja, lai Dievs dod drosmi. Arī lūksim kopīgi, ja, lai Dievs dod mums to drosmi, jo tam ir jātiek pāri. Tur ir šis pretestības moments. Tas nav tā, kad, tur jau evaņģelists, viņš jau iet, mācītājs iet, noteikti, jā, ir vēl, tur ar brālis iet, sludina viņu, viņš ir evaņģelists, Dievs viņu ir svaidījis, Dievs viss, tur. Tāpat ir kaut kam jātiek pāri, un tāpat tu vari sastapties ar pretestību, un pretestība var būt lielāka, mazāka varbūt. Bet Dievs dod drosmi, Dievs dod. Un kas tad notika? Viņa lūdz šo lūkšanu. Kas notika? Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie sapulcējušies, nodrebēja. Tas kaut ko ļoti labi parāda, kad tā lūkšana ir perfekta vai vajadzīga. Viņi ir uzklausīt, jā, atbildēt, Dievs, un Dievs par to iestāja, varētu teikt tā, Dievs piestāja kāja debesīs, viss nodrebēja, ja? Tātad, tad viss kārtībā. Tad, jā, un viņi kļuva svētā gara pilni tieši tā, un svētais gars iet ar viņiem, un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Un kad tu tiks tai papīra sienai cauri, kad tu iemetīsies tai ūdenī iekšā, kad tu to sāksi darīt, tu drošu sirdi runāsi Dieva vārdus. Amen? Amen. Halleluja. Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam. Slava Dievam. Protams, īpaši tādas evaņģelizācijās, iet kaut kur ielās, jā, viens var liecināt, bet, mēs zinām, ka Jēzus izsūtīja pa 2 vai 3, jā, tad arī tas ir labs veids, piemēram,
kādreiz netiek pāri kaut kam, nu, ja 2 tā, 3 tā liecināt, tu esi kādam klāt, pasties, kā viņš to dara, redz, ka nemaz tik briesmīgi nebija, ja. Tas ir tev vienas ūdenī, kā saka. Nu, jā, kā mums jāliecina ir, nu, protams, saviem tuviniekiem, draugiem, kaimiņiem, nejauši satiktiem cilvēkiem, autobusā, vilcienā, auto, uz ielas, darba vietā, skolā, kursos, pasākumos, jubilejās, bērēs, kāzās. Nu, viss kaut kur šīs iespējas ir, viņas atverās. Protams, neliec uzreiz sev kaut kādu tādu augsto latiņu, ja, nu, teiksim, tagad tev jāiet uz tirgu, viss, tev jānoliek ir kaste, jāuzkāpj uz viņas virsū, ja, un tagad jāsāk sludināt. Nu, ja tu to vari, ok. Tas tātad būs labi, bet, nu, ja tu tādai latiņai uzreiz nevar pārlekt pāri, sāc ar kaut kādu solīti. Un kaut kādi, jo katram mums ir šī ietekmes zona, katram mums ir savi cilvēki, un kam vajadzēs liecināt. Un kur tā atbildība mums arī iestājas Dieva priekšā. Tātad izlasīsim vēl Kolosiešiem 4. nodaļa. No 5. līdz 6. pantam. Tātad izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes, izmantojiet šo laiku. Jūsu runa, lai aizvien ir tīkama ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Tātad izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes. Tātad mums ir tā gudrībai jābūt, ja? Kā mēs ar viņiem runājam. Jā, mēs varam runāt par laiku, par darbu, visu kaut ko. Bet arī tad runa ar sāli sālīt. Sāls ir kas? Sāls ir evaņģēlis. Tas ir Dieva vārds, Dieva pateicība, glābšanas vēsts. Tas ir sāls. Un tūlīt mums rakstīsim nākamo šo te rakstiet par sāli, ja? Tātad jūsu runa aizvien ir tīkama ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Un, protams, mums var nebūt visas atbildes uzreiz, teiksim, kāpēc mirst, kāpēc tur skaujās, kāpēc plēšās, kāpēc pasaulē tik daudz ļaunumu un kāpēc. Nu, par to mēs tagad daudz nerunāsim, bet arī uz to var atbildēt. Bet pat arī, ja tu nezini atbildi uz kaut kādiem lietām jautājumu, saka, nu, es pagaidām to nezinu, ja. Kāds ticu, ja, ka Bībele ir patiesība, Jēzus ir dzīvs, ir augšām cēlies, es esmu glābts, un cilvēkiem jābūt glābtiem, glābšana tikai caur Jēzu Kristu, nu, elementārās lietas jau tu noteikti kas zini, ja jau esi glābts, ne? Un Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa būs nākamā rakstvieta. No 9. līdz 16. pantam. Tātad svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līgsmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nedarīga, ar ko tad sālīs, tā nedara vairs nekam. Tālāk arī. Kā vien ārā izmetama un ļaudīm savinama. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas stāv kalna galā, nevar būt apslēpta. Sveic iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Nu, te ir arī, protams, par darbiem, ja? Protams, mēs nevaram aiziet no darbiem, kā mēs dzīvojam, kas liecina par to, ka esam Dieva bērni. Bet tas būtu cits, varbūt tās sprediķis, bet tātad jūs esat zemes sāls. Nu jā, sālī jābūt derīgai, ja? Un svētīgi mieru nesēj, jo tie tiks saukt par Dieva bērniem.
taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Tātad te viss par to, ko mēs runājam, viss ir pateikts. Un svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Jā, runās. Bet mums no tā nav jābaidās. Mums nav jāizpatīk cilvēkiem. Mums ir jāliecina. Tad tālāk. Mateja evaņģēlijas 10. nodaļa. 32. līdz 40. pants. Tad nu ikvienu, kas man apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Āmen. Bet kas man aizliegs cilvēku priekšā, to es arī aizliegšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Nu šeit par aizliegšanu ir runa, redzēt, Dievs negrib mūs arī atstāt faktiski tajā situācijā, ka mēs neliecinām. Ja? Nu, es zinu, ka cilvēkam kādiem sanāk tā, ka viņš ieiet, baidās, neiet tajā ūdenī, neiet. Nu, vienkārši, nevar ieiet ūdenī, ja? Un tev tu zini, 10 reizes tev tas bija tā kā jādara, ja? Un tad jau, kas notiek, sāk notikt vēl viens papildus process, ka tie cilvēki sāk prasīt tev, uzdot jautājumus jau, ja? Nu, tas ir bišķīt jau, tā kā tev grūž ūdenī iekšā, varētu teikt, ja? Nu, jo aizliegt tas jau ir vēl grūtāk, ja? Teiksim, kā Pēterim arī teica, tu taču arī biji ar Jēzu, tu biji ar viņu, tu esi ticies, tu biji tai draudzē, tu tur biji, es redzēju Valmierā, tu tur iegāji iekšā, ja, nē, es nepazīstu. Saprot, tas ir vēl smagāks moments, ar ko tad ir tiešām jāsāk gavēt, viss, tad nav joki, ja. Bet, jo, kas mani aizliegs cilvēku priekšā, es arī aizliegšu savu priekšā, kas ir debesīs. Tātad Dievs spiedīs stūrī, viņš vienkārši tev atsūtīs tāds cilvēks, kad tu nevarēsi neliecināt, tev būs jāliecina. Ja? Tā ir tāda Dieva palīdzība arī, reizēm, kā bērniem, kas netiek galā, nepaklaus viņiem bišķi kaut ko tādu stiprāk iedod. Bet, es ticu, ka šis vārds ir tāpēc, lai mēs, aizvien vairāk tiktu ar to galā un cīnītos, jo, nevajag padoties, vienkārši galvenais nevajag padoties, jo neviens cilvēks, kurš nav padavies, ejot peldēties, ir tomēr, es domāju, ka iegājis peldēt, nopeldējies. Tātad, un arī, teiksim, vēl tādu ļoti turpinoši arī apskaidrojuši raksts 34. pants saka, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Ne fizisko zobenu, bet Dieva vārda zobenu. Kad tu teiksi Dieva vārdu, tas griezīs. Pasaulē pateiks, mīļais draugs, piedod, ir debesis vai elle? Labi, debesis elle, bet, es jau neesmu tik slikts cilvēks ar ko, bet neviens nav pietiekami labs Dievu priekšā, lai tiktu glābts. Ziniet, ka debesīs nebūs labie cilvēki. Uzreiz var pateikt, uz debesīm labie cilvēki netiek. Uz debesīm tiek tikai glābtie, pareizi. Kam ir Jēzus ir kungs, jo visi ir grēkoši. Nav bez grēka. Un tas ir zobens. Tu faktiski, tu tagad durtam cilvēkam, dvēselē, sirdī, ja? Un tāpēc, ja es saku, ja tu pasludināsi, mēs jau arī nezinām reakciju. Jā, reakcijas var būt ļoti dažādas, jā. Es neesmu, tātad nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu. Jēzus tas ir? Tas Jēzus to teica? Jā, tā tajos ruļos ir rakstīts. Naidā ar viņa tēvu un meitu, ar viņas māti, vedekli ar viņas vīrmāti. Tad, ja veidojas naids, ja tu saki Dieva vārdu, veidojas naids,
dusmas, nepieņemšana, agresija. Notiek tas, ko Dieva vārds saka. Kā ja es teicu, viņš nāca nest glābšanu, bet lai cilvēku dvēseli tiktu glābta, ir jāpievērš patiesībai, un patiesība ir sāpīga. Un viņa pašu māju ļaudis būs cilvēku ienaidnieki. Mēs arī esam tam gājuši cauri, ka tavi ticīgie tevi, tavi radinieki, tuvinieki tevi atstumj, nepieņem. Un tas ir normāli, tad viss kārtībā. Tad tu ej pēc programmas, tad viss ir. Ja tevi pieņem viss kārtībā un tā, tad jau jāsāk domāt, vai ir. Tad tālāk, kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Tad ir šī kārtība, ir Dievs, debesu valstība, mēs esam glābti, un mēs ejam ar patiesību. Jā, mēs mīlam savus tuvinieks, mēs gribam, lai viņi ir glābti, bet mēs neatšķaidam vai negrozam šo patiesības vēsti, tāpēc, ka kāds sāk dusmoties. Mēs paliekam uz šīs patiesības vārda. Un tas notiek pareizais process. Ja viņš sāk dusmoties, tad pareizais process, tad tu esi liecinājis, tu esi pateicis, atbildība vairs nav tavā pusē, tu esi pateicis, jā. Tālāk viņam būs izvēle. Un tas ir svarīgi, un kādu laiku viņš dusmosies vai ko. Tad, kad viņš nonāks tajā spiedē, tajā izmisumā, jo spiedas un izmisumi nāk, tas ir Dieva darbs, tad viņš zinās, ko piesaukt. Un tas ir svarīgi. Un tad nebūtu arī šo pašnāvību, kas tik daudz ir, jo cilvēks zinātu, ko piesaukt. Kā lai viņš piesauc, viņš nezina, ko piesaukt. Un kas savu krustu neuzņemas un man nesako, tas manis nav vērts. Un kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Tātad mēs varam arī zaudēt savu dzīvību. Tā, mīļie draugi. Tā, skapi miegs nāk kādiem, ja? Tā, labi, tuliņ beigsim. Nobeigumu ejam. Tā. Tātad, kas savu krustu neuzņems man nesako, tas manis nav vērts, kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Kas jūs uzņem, tas uzņem mani, un kas uzņem to, un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Tātad, šīs ir visas iedrošinošās rakstu vietas. 2. Timotejam 4 vēl. Arī, par kādu sludināt, ko, īstais brīdis, neīstais, te arī pateikts 2. Timotejam 4, no 1. līdz 2. pantam. Tad es piekodinu Dievu un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, viņa parādīšanos un viņa valstību minēdams. Pasludini Dievu vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību. Uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini, pacieti visu mācību. Šitādas rakstītas izlasot, saskars bija arī tādās sociālos tīklos, ielikts apraksts, baudi dzīvi, Baudi dzīvi. Tā kā tas ir, dienas lozungi, kas tur ticīgā grupā, ne jau tā vienkārši pasaulē, bet ticīgā grupā, nopietni tāda grupa un baudi dzīvi. Pamatot, es nevaru saprast, kā baudi dzīvi. Nē, nav jau nekas slikts, ka mēs tur izbraucam ar laivu, atpūšamies, viss tas ir pie lietas piedarās, bet tāds baudi dzīvi, tas jau izklausās, liekam visu instrumentus malā, viss nekādas, tas neies cauri, tad mums ir jāskatās, ko Dieva vārds saka, un kā faktiski mēs esam tādā kara situācijā, mēs neesam mājās, mēs esam piedzīvotāji šeit, ir cīņa notiek cīņa par dvēselēm,
un mēs esam tajā iesaistīti, un tāpēc ļoti svarīgi mums tās situācijas, kas katram tiek dotas, izmantot. Amen. Jā, un nobeigumā vienkārši man ir šeit raksturvietas apsolījums tam, jā, uz ko tu vari raudzīties, ka tu ej šim, tev varbūt nepatīkamam procesam cauri, kādos brīžos vairāk, mazāk, kas tevi sagaida. Tas ir evanģelizācijas atalgojums. Daniela 12. nodaļa, 3. pāns. Bet saprātīgie mirdzēs kā debes jūma spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes, mūžīgi mūžam. 1. Tesaloniķiešiem 2:19. Jo kas gan cits ir mūsu cerība, prieks un slava vainags mūsu kunga Jēzus priekšā, viņa atnākšanas dienā, ja arī ne jūs. Tas ir vairāk, kad ticīgi ir sapulcētas darbs ar laiku, viņš vainagojās, cilvēki tiek glābti, pestīti. Ja? 1. Jāņa 4:36. Jo pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Tas ir tu ne visu tu pļāvi, ne visu tu redzi, ka cilvēks tiek glābts, bet tu sēji Dievu vārdu. Un kaut kur tu pļāvi, kaut kur kāds sēja. 1. Korintiešiem 3:8. Dēstītājs un laistītājs abi sadar kopā, un katrs dabūs savu algu pēc sava darba. Tātad netiek, ja? 1. Korintiešiem 3:8. Ar uļiem ir ātrāk, tas ir šitiem telefoniem. Tas ir tā kā jauns metods. 1. Korintiešiem 3:8. Dēstītājs un laistītājs abi sadar kopā, un katrs dabūs savu algu pēc sava darba. Tātad ir alga. 1. Pētera 5:4. Ja? 1. Pētera. Pētera 5:4. Tad, kad augstais gans parādīsies, jūs saņemsit nevīstošo godības vainagu. Atklāsmes 2. Atklāsmes grāmatā ļoti ir vairākas tās rakstu vietas, jā. Tur būs tagad tieši no 2. un 3. nodaļas atklāsmes grāmatā. Tas ir tieši, kur Jēzus uzrunājot draudzes, pēc tam dod tos apsolījumus, ja. Tad 7. pāns, 2:7. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. 11. pāns. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. To, kas uzvar, neievainos otrā nāve. Otrā nāve, jā, tātad miesu var nokaut, bet garu dvēseli nevar. 17. pāns. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu no apslēptas mannas. Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū. 26. pāns un uz priekšu. Un tam, kas uzvar, tagad tiekat līdz, ja? Un tam, kas uzvar, kas dara manus darbus līdz galam, es došu varu pār tautām, un viņš tās ganīs ar dzelzs zizli, kā māla traukus sadauza, kā arī es esmu saņēmis varu no mana tēva. Un es došu viņam rīta zvaigzni, kam ausis lai dzird, ko gars saka draudzēm. Un 3. nodaļā turpat turpinoši. 5. pāns sāksim. Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņu vārdu es apliecināšu mana tēva un viņa eņģeļa priekšā, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm.
11. pants. Es nāku drīz. Turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. 12. pants. To, kas uzvar, es darīšu par balstu savā Dieva templī, un viņš no tā nekad neizies. Un es rakstīšu uz viņa savu Dieva vārdu, arī mana Dieva pilsētas jaunās Jeruzālemes vārdu, kas nokāp no debesīs, no mana Dieva un manu jauno vārdu, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tātad te teiks, kas to, kas uzvar, tas ir, ka tu tiec tajā ūdenī, ka tu liecini, ka tu pasaki, ka tu uzvar, ka tu esi nopeldējies ticībā, ja? Ka tu to esi izdarījis, ka tu esi pateicis, ka tu esi pasludinājis, tu esi uzvarējis. Tā ir tava uzvara. Un tad nāk šis apsolījums. Amen. Un 21. un 22. pants, tās būs tad noslēdzošais. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā, kā es esmu uzvarējis, un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla, kā ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Amen. Amen. Halleluja, slava Dievam. Vai nav brīnišķīgi apsolījumi? Un tas mūsu fokus, ko mēs skatāmies, uz ko mēs ejam, un mēs to daram un ticam, ka tas tā ir. Un tā ir patiesība, jā.